Labdien! Kā jau Arturs teica, šodienas stāsts būs par plānotajām izmaiņām, par to, ko mēs plānojam darīt Horizon modulī pamatlīdzekļi. Pamatlīdzekļu modulis ir arī viens no tiem moduļiem, kas Horizonā ir kopš pašiem jau Horizon pirmsākumiem. Un ir tā, ka laika gaitā nav nekas daudz pamatlīdzekļu modulī mainīts. Mēs varam teikt, ka viņš ir tāds stabils, stingrs, kā jau pamatlīdzeklis. Taču ir tā, ka mainās gan vajadzības, gan prasības. Un ir situācija šobrīd, ka pamatlīdzekļu modulis pats ir nonācis situācijā, kad viņam ir vajadzīga rekonstrukcija. Un ir tā, ka mēs esam iesākuši jau pagājušajā gadā, un pagājušā gadā mēs izmainījām iegādes dokumentu un rekonstrukcijas dokumentu tādā veidā, lai arī pamatlīdzekļu dokumenti spētu nodrošināt prasības attiecībā uz PVN deklarācijas aizpildīšanu, konkrēti par reverso PVN, lai dokumentos jūs varat norādīt PVN kategorijas un ar attiecīgi grāmatojumu palīdzību nodrošināt deklarācijas automatizāciju. Šobrīd tālākais lielais darbs tiešām būs par nolietojumu finanšu grāmatvedības vajadzībām. No vienas puses, pamatlīdzeklim rēķināt nolietojumu ir diezgan vienkārši. Ir pamatlīdzeklis, tam pamatlīdzeklim nosaka kalpošanas laiku, pēc šiem diviem kritērijiem izrēķina, kāda tad ir summa mēnesī nolietojumam, un to nolietojumu tikai raksta nost. Grūtības sākās tajā brīdī, ja trūkst informācijas. Vai jums, teiksim, manuāli rēķinot kaut ko, pietrūkst informācijas, vai šajā gadījumā programmai pietrūkst informācijas, lai precīzi un vajadzīgi aprēķinātu nolietojumu summu un eksploatācijā līdz datumu. Konkrēti trūkst informācijas, neskatoties uz to, ka pamatlīdzekļu kartītē ir diezgan daudz lauku, tomēr ir tāda situācija, ka trūkst, un faktiski trūkst informācijas par to, kas ar šo pamatlīdzekli ir bijis pirms Horizon uzsākšanas. Un datums, kad ir piešķirta konkrētā norma, jo ir tās situācijas, ka pamatlīdzekļu dzīves cikla laikā var gadīties nāks mainīt nolietojumu normas, un tad kurā datumā no kura datuma tieši ir spēkā šī norma. Lūk, es domāju, ka esat saskārušies ar situāciju, ka tad, kad ir bijusi rekonstrukcija pamatlīdzeklim, vai tad, kad pamatlīdzeklim ir mainīta nolietojuma norma, pēc šīm situācijām ir grūti precīzi aprēķināt vajadzīgo nolietojumu summu mēnesī, vai arī, ja izdodās iegūt precīzo, pareizo nolietojumu summu mēnesī, tad savukārt nepareizs ir eksploatācijā līdz datums. Un tāpēc ir izveidojusies situācija, kad Horizonā ir divas nolietojumu metodes. Ir metode lineārā un vienmērīgā norakstīšana. Un jāskatās uz pamatlīdzekli tādā nemainīgā situācijā, ja viņam nemainās uzskaits vērtība, ne rekonstrukcijas ir bijušas, ne norma, tad abas šīs metodas darbojās vienādi. Bet divas metodas jau liecina par to, ka jau kaut kāds mēģinājums ir bijis. Un zinot to, kādi bija trūkumi lineārai metodei tieši ar šiem nolietojumu summu aprēķinu, jau vairākus gadus atpakaļ tika izveidota vienmērīgā norakstīšanas metode, taču tajā brīdī šķita, ka izdosies ar esošo informāciju, kas ir programmā, panākt, lai rēķina nolietojumu pareizi, tad atlikusī vērtība atlikušajā laikā. Taču īsti gluži to neizdevās panākt, un tāpēc šobrīd mēs plānojam izmaiņas, un plānojam izmaiņas tieši šai vienmērīgai norakstīšanas metodei, jo tā ir vistuvāk vajadzīgajai, jo viņai tiešām ir algoritms atlikusī vērtība atlikušajā laikā. Vienīgi ar šo atlikušā laika noteikšanu ir diezgan grūti,
un konsultantiem ir diezgan grūti izstāstīt grāmatvežiem, kā pareizi izrēķināt šo atlikušo laiku. Un ja jau grāmatvedis pats nav īsti drošs, viņš, protams, pēc tam arī auditoriem nevar īsti pārliecinoši pateikt, jā, ka tas cipars ir pareizs, jo tas atlikušais laiks, viņš faktiski matemātiski tiek izrēķināts. Un, lai novērstu tos trūkumus, mēs plānojam pamatlīdzekļu kartītē pievienot laukus un arī pievienot laukus dokumentos dažos. Tātad sāksim ar kartīti. Kas notiek un kas plānojās ar pamatlīdzekļu kartīti? Plānojās pielikt pamatlīdzekļu kartītei klāt 3 jaunus laukus. Laukus datums, no kura spēkā ir pašreiz kartītē norādītā nolietojuma norma. Nolietojuma normas pielietojuma pazīmi. Tā diezgan sarežģīti skan. Doma ir tāda, ka šajā laukā būs iespēja norādīt, vai no tā datuma norma tiek piešķirta no jauna. Un tad ir rekonstrukcijas process, kura laikā ir pieņemts lēmums, teiksim, arī mainīt normu. Vai arī norma turpinās, kas ir aktuāli sākuma atlikuma kartītēm. Un ja nolietojuma normas pazīme būs turpinās, tad cik mēneši pirms tam jau ir bijis rēķināts nolietojums. Tālāk ar diviem attēliem mēģināšu parādīt šobrīdējo situāciju un kāda būtu situācija pēc izmaiņām. Tad šajā gadījumā, ja kartīte ir eksploatācijā no 2003. gada, jūs kartītē norādat, ka nolietojums ir 5 gadi. Programma izrēķina, ka eksploatācijā līdzdatums ir 2008. gads. It kā pareizi. Tai pašā laikā šajā manā piemērā tas nav pareizi. Lūk, ko dos 3 jaunie lauki? Esmu izveidojis šo piemēru ar tādu domu, ka darbība Horizonā sāk 2016. gada 1. janvārī, un no 2015. gada ir spēkā tikai šie 5 gadi norma, jo, pieņemsim, tajā gadā ir bijusi rekonstrukcija. Un, vai arī, ja nav bijusi rekonstrukcija, tad vienkārši ir komisijas lēmums, ka pamatlīdzekli pārvērtē un spriež, ka viņš ir kalpos vēl pietiekošu laiku, un viņam tikai no 2015. gada piešķirtos 5 gadus. Tā kā manā piemērā darbība Horizonā tiek sākta 2016. gadā, tad norma turpinās un ir aprēķināti jau līdz šim brīdim, tātad līdz 2016. gada janvārim, ir aprēķināti jau 12 mēneši. Pie šādas informācijas programma varētu turpmāk nākotnē pareizi izrēķināt, kad eksploatācijā līdz, tātad tagad pēc jaunās normas, ir 2019. gads. Tad tagad, kas būs ar dokumentiem? Daļai dokumentu tiks pievienota jauna lapas pusīte, un sāksim ar sākuma atlikuma dokumentu. Tad ir plānos pievienot jaunu lapas pusīti nolietojums. Sākuma atlikuma dokumenta gadījumā šajā lapas pusītē attēlosies informācija no tikko apskatītās pamatlīdzekļu kartītes, lapas puses nolietojums. Tālāk ar iegādes dokumentu. Arī iegādes dokumentā mēs plānojam šādu jauno lapas pusīti, kurā arī attēlosies tieši tā pati informācija no kartītes. Tātad abi šie dokumenti ir dokumenti, ar kuru palīdzību ņem kartīti uzskaitē, un līdz ar to viņos abos attēlosies viena un tā pati informācija. Jautājums varbūt, kāpēc iegādes dokumentā arī attēlot šādu informāciju? Jo ir gadījumi, ka jūs saņemat, teiksim, jau lietotu pamatlīdzekli, pārņemat no kādas, teiksim, iestāžu apvienošanas vai kādā gadījumā jūs pārņemat jau
pamatlīdzekli ar nolietojumu, un jūs gribat saglabāt vēsturisko informāciju. Ja, teiksim, jums vēsturiskā informācija nav vajadzīga, un jūs pasakat, ka atlikusī vērtību jūs uzskatāt par sākotnējo, tad, protams, šādam te lapspusītei būs vienkārši informatīva nozīme, bet ja jūs pārņemsiet lietotu un gribat saglabāt vēsturi, ja, tad šeit jau būs svarīgi aprēķinātie mēneši un pārējās pazīmes. Ir vēl arī trešais dokuments, ar kuru ņem pamatlīdzekļu kartītes eksploatācijā. Tas gan ir retāk lietots dokuments, nodošana eksploatācijā dokuments. Tātad arī šajā dokumentā būs jaunā lapiņa un arī tajā attēlosies minētie lauki. Jo kamēr kartīte ir statusā saņemts, viņai nolietojumu nerēķina, līdz ar to var būt situācija, ka jums iegādes dokumentā varat arī nenorādīt šo informāciju, nezināt vēl, teiksim, normas, lēmumi nav pieņemti, tad pēdējais brīdis, kad norādīt normas un pārējās pazīmes būs jau eksploatācijā no iegādes dokumentā. Esam tālāk tagad nonākuši līdz pašam sarežģītākajam dokumentam, kam ir vislielākā ietekme un šobrīd, teiksim tā, ka līdz šim rada vislielākos kreņķus, tas ir rekonstrukcijas dokuments. Jo ar rekonstrukcijas dokumentu šobrīd var palielināt vērtību vai samazināt pamatlīdzekļu vērtību. Nākotnē, ieviešot šīs izmaiņas, mēs plānojam arī rekonstrukcijas dokumentā pielikt iespēju mainīt nolietojumu normu uzreiz dokumentā, lai nav jāiet, kā šobrīd kartītē to mainīt, tas viss būs apvienots. Līdz ar to rekonstrukcijas dokumentu varēs arī palielināt vai samazināt nolietojumu termiņu. Saliekot visas iespējas kopā, sanāk 8 scenāriji. Un tagad saprotiet situāciju, kad ir viens pamatlīdzekļa rekonstrukcijas dokuments, tajā tiek ieliktas, piemēram, 8 kartītes, un kā tagad saprast programmai, kuru no scenārijiem piemērot. Līdz ar to, droši vien nojaušat, arī rekonstrukcijas dokumentā būs jauna lapiņa, lapiņa nolietojums, un arī šajā lapiņā plānojam likt iekšā laukus jaunus, taču tie atšķirsies no iepriekš minētiem 3 dokumentiem, jo, kā jau teicu, rekonstrukcijas dokuments ir pats sarežģītākais dokuments. Pirmā atšķirība ir tā, ka rekonstrukcijas dokumentā neplānojās likt iekšā kolonu datums, no kur ir spēkā izmaiņas. Jo šobrīd mēs pieņemam, ka varētu pietikt ar dokumenta izpildes datumu. Ka rekonstrukcijas dokumenta izpildes datums būtu tas datums, ar kuru ir spēkā šeit norādītās izmaiņas. Pārējā informācija, nolietojuma grupa, normas gadi un normas pielietojuma vai izmaiņas pazīme ir tāda pati kā iepriekšējos 3 dokumentos. Šajā dokumentā tie būs lauki, kurus varēs mainīt, kuros norādīs jaunās vērtības. Tātad, ja mainīsies ne tikai summas, bet arī nolietojuma normas. Nākošie 2 lauki, jeb kolonas, ir plānotas kā informatīvas, kurās programma attēlotu pašreizējo normu, kāda ir kartītē, un šobrīd kādi ir atlikušie mēneši pēc pašreizējās normas. Man tāda doma, ka tā būtu informācija, kas varētu palīdzēt, teiksim, dokumentā izpildē. Bet var gadīties, ka arī nē, kad varbūt tas arī nav aktuāls. Šobrīd mēs tā plānojam viņas likt iekšā. Un pēc izmaiņām, kādas mēs plānojam, pareiziem aprēķiniem, ļoti būtiski tātad ir datumi, no kuriem ir spēkā izmaiņas, un nolietojuma aprēķini. Un tātad ļoti svarīgs ir aprēķināto mēnešu skaits. Tā būs informācija, kas tiks glabāta datubāzē, un tā būs vistiešākā mērā saistīta ar aprēķiniem, pareizam eksploatācijā līdz datumam. Tādēļ
plānojam, kā turpmāk nevarēs pamatlīdzekļu kartītē, kas ir statusā eksploatācijā, mainīt pēdējo nolietojumu datumu. Tāpēc, ja nu ir tāda situācija, ka datumu nāks mainīt, uz priekšu pacelt vai uz atpakaļ, tad to plānojam, ka būs jāmaina tajā pašā rekonstrukcijas dokumentā. Būs tātad kolona aprēķināto mēnešu izmaiņa. Pieļauju gan, ka tā būs samērā reti lietojama iespēja. Man stāstot jums un jums klausoties, es domāju, ka ir jautājumi radušies, kas man kā grāmatvedim būs jādara, tad, kad būs visas šīs izmaiņas. Vai tieši otrādā, kas man noteikti nebūs jādara, kas notiks vispār ar maniem datiem. Jāsaka tā, ka izmaiņu, lai šo visu realizētu, darbs ir diezgan liels, tāpēc jau šobrīd mēs esam plānojuši darbu sadalīt vismaz uz 2 versijām, lai kaut kādu daļu no izmaiņām jūs jau varētu sākt lietot un pēc tam pielikt klāt papildus pārējās lietas. Sāksim, protams, ar pamatlīdzekļu kartīti un ar rekonstrukcijas dokumentu, jo tas ir viss nopietnākais dokuments, kurš vistiešāk ietekmē. Būs noteikti vajadzīgas datu, analīzes un kārtošanas lietas jums savā iestādē, uzņēmumā, jo uzliekot izmaiņas versijā, programmā automātiski nekas nemainīsies. Programma strādās tāpat kā līdz šim, jo grāmatvedis pats savā uzņēmumā, savā saimniecībā zina, kas ir varbūt šobrīd nedaudz kļūdains, kas ir jāpielabo, kad viņš to var izdarīt, kad viņam ir laiks tam. Un tāpēc mēs plānojam, ka būs izveidots speciāls tāds rīks vai vednis, ar kura palīdzību varēs kārtot datu apjomu. Šim vednim, kā es diemžēl nevaru vēl parādīt pat arī prototipu, jo par to noris vēl plašas diskusijas mūsu pašu starpā. Mēs vēl neesam vienojušies par vizuālo izskatu, kā uzskatāmi salikt visas kolonas, jo ar katru reizi liekas, ka arvien vairāk un vairāk datus vēl vajag, lai spētu izanalizēt, vajag vai nevajag kaut ko labot kartītē. Tāpēc par to vēl ir diskusijas. Ko nozīmē kaut ko labot vai nelabot kartītē? Pirmais jau tātad, kā minēju, izmaiņas ir tikai vienmērīgās norakstīšanas metodei. Tas nozīmē, ja jūs esat saskāršies ar situāciju, kad šobrīd nekorekti ir eksploatācijā līdzdatumi un gribat mainīt un sakārtot, tad pirmā noteikti lieta būs kartītēs jāpāriet uz vienmērīgo norakstīšanas metodi. Un otra lieta noteikti būs jāizvēlās datums, ar kuru, un tātad būs jāpasaka, kāda ir tad šī metode, no kura datuma viņa ir un kādi ir jau aprēķinātie mēneši. Un tāpēc būs vajadzīgs šis rīks, lai var lielu datu apjomu sakārtot. Rīka, funkciju beigās, kad viņš savu darbu būs veicis, programmā tiks izveidots rekonstrukcijas dokuments. Un tātad ar dokumentu palīdzību programma arī sekos līdzi no tā brīža un sāks strādāt jau šis jaunais algoritms, jaunās metodes. Ja, datu apjoms, kas ir jāpakoriģē, nav liels, tad to varēs darīt arī manuāli ar rekonstrukcijas dokumenta palīdzību. Pēc tam, kad būs programmā izmaiņas līdz galam pabeigtas un būsiet sakārtojuši datus uz kādu konkrētu datumu, tad no tā brīža jau programma precīzi jums varēs arī pie visām izmaiņām tālākajām aprēķināt eksploatācijā līdz datumu. Kopā ar rekonstrukcijas summām uzreiz jau arī vienā dokumentā varēsiet mainīt nolietojuma metodes. Varēsiet atsekot līdzi arī vēsturiskajai
teiksim, kā metodas ir bijušas, kādas metodas ir bijušas iepriekš. Un, teiksim tā, nevajadzēs ar kalkulātoru aprēķināt šo jauno normu mēnesī, kas bieži vien pie lielām un biežām rekonstrukcijām bija šobrīd jādara, un nebūs viņas jānorāda kā konstanta summa mēnesī. Es domāju, ka jūs ar savu pieredzi, kāda jums ir ikdienā strādājot ar pamatlīdzekļiem, varat novērtēt, vai manis tikko izstāstītās plānotās izmaiņas atrisinās šobrīdējos trūkumus, un tāpēc man būtu liels lūgums droši dot mums informāciju, jūsu viedokļus, teiksim, atgriezenisko saiti, vai tātad mēs plānojam pareizajā virzienā, vai pareizā informācija ir vajadzīga, teiksim, rekonstrukcijas dokumentā, vai tur ir vajadzīgs vēl kaut kas, vai varbūt savādāk. Jo, šobrīd mums, teiksim, tā abstrahējoties, no malas skatoties, liekas, ka ar šīm izmaiņām būtu jāpietiek. Tas no manas puses viss. Paldies par uzmanību, un kādi būtu jautājumi. Plānots tas ir šī gada nogalē vismaz pirmā daļa. Pirmā daļa ir, kā jau es teicu, kartīte un rekonstrukcijas dokuments, kas ir aktuāli tiem, kas jau lieto Horizonu, un būs arī sākuma atlikuma dokuments, jo rādīja Vantra, kad mums ir arī jauni klienti, kas katru gadu pērk Horizonu, lai tad viņi varētu sākt jau arī ar sākuma atlikumiem pareiziem. Un pēc tam pakāpeniski tiks veikt iegādes dokumentam un eksploatācijā nodošanas dokumentam. Runājot vēl par plāniem, mēs pilnīgi noteikti 7 reizes nomērīsim un tā kā šobrīd mēs redzam, ka tā ir versija gada beigās, bet nāks tuvāk un skatīsimies precīzāk, jo mēs negribam kaut kur apstāties pusceļā ar šo procesu. Jautājumi, jā? Tā veidņa palaišana, tā būs tā kā obligāti visiem, vai tas ir tikai tiem, kas, teiksim, redz, ka viņiem šobrīd ir problēma? Jā, paldies. Jā, tātad šajā veidņa palaišana un darbināšana būs tiešām vajadzīga tiem, kuri redz, ka viņiem šobrīd kartītēs, piemēram, nav pareizs pēc rekonstrukcijām eksploatācijā nodatums, vai kuri zina, ka viņi savu dēļ biežajām rekonstrukcijām kartītēs ir ielikuši konstantu summu, jo programma nerēķina pareizi. Ja ir kāds, kuram, teiksim, nav pamatlīdzekļi, kuri tiek rekonstruēti, nav, teiksim, nav biežas normu maiņas, un šobrīd viss ir korekti, var neko nedarīt, un programma strādās tā, kā viņa strādās šobrīd. Lineārā metode netiks mainīta, viņa strādā, kā strādās šobrīd, arī strādās tajās versijās. Un, ja jums pamatlīdzekļu kartītēs šobrīd ir vienmērīgā norakstīšanas metode, un jūs esat apmierināti un viss strādā pareizi un negribat neko mainīt, nekas nav jādara, jo programmas izmaiņas rezultātā vienā no 3 jaunajiem laukiem, kur ir nolietojama normu izmaiņu pazīme, tiks ierakstīts nav norādīts, un tas nozīmē, ka programma strādās kā līdz šim un neizmantos jaunos algoritmus. Tā, vēl kādi jautājumi? Jā, ir. Rekonstrukcijas dokumentiem. Samazinot vērtību, arī negatīvās vērtības varēs iezīmēt. Jā. Jā, bet pašreiz nav negatīvā. Var šobrīd arī samazināt. Tā kā iepriekšējā versijā bija un tagadējā mums nav. Nu, un tur, kur jāskatās. Un klients, kur ir apzīmēts, teiksim, ar Eiropas projektiem, kas ir, mēs izveidojam kartiņas, pēc tam gala atskaitē, samazina vērtību. Ja? Mums kartiņa ir jāsamazina. Jā. Un ko klienta vietā? Teiksim, ja jums tas dokuments ir ar norēķinu pazīmi nepiedalās kreditoru norēķinos, klients nav obligāts, jūs klientu varat nenorādīt, viņš vienkārši samazinās kartītes vērtību. Bet tagad tā kā kaut kas nojūtas. Tad ir jāpaskatās, varbūt pienāksiet
Jā, pienāksiet garajā starpbrīdī, pastīsimies. Arī negatīvām vērtībām ir jābūt iespējamām norādīt. Tā, vēl kādi jautājumi? Tā, paldies. Un tad man divas svarīgas ziņas. Viena svarīgā ziņa ir, ka mūs filmē visu laiku nepārtraukti. Un no šī ir divi secinājumi, kad mūs daudzi klienti skatās arī tieši saistē, neklātienē, un to mums nodrošina nelemtais traume. Un vēl viena ziņa jums, ja kaut ko nepaspējāt pierakstīt, varēsiet pēc tam ieiet mūsu mājaslapā un paskrolēt tur to slaidu, jo tie tiešām ir kvalitatīvi materiāli, kuri sakombinēts kopā gan runātājs, gan arī slaids, ko mēs redzam uz ekrāna. Un ziņa nākamā, galds ir klāts lejā. Tajā pat laikā paralēli ir šie te ekspertu galdiņi, kur ir kādi jautājumi, noteikti pienāciet arī pie mūsu kolēģiem. Mums ir tagad, cik mums ir laiks līdz nākamai? 11.50, reku ir Artūra fonā. Aha, nu lūk. Tad mums ir stunda 20 līdz nākamajām prezentācijām. Paldies un tiekamies vēlāk.